Tā, šis būs maziņš demo MyWiki projektam, un es arī jums parādīšu, ko šeit var izdarīt. Tā, no sākuma parādīšu login sistēmu, kā tā darbojās. Jā, tad sāksim. Ja es, piemēram, ievedu nepareizi lietotāju vārdu paroli, tad parādās nepareizi lietotāju vārds vai parole. Ja es, piemēram, ievedu tukšus laukus, ja es ievedu tukšus laukus, tad to man arī neļauj izdarīt. Tā, tad tiešām ielogosimies. Šeit ir Select PHP. Šī būtu tāda izvēles lapa, kur tu var redzēt visus rakstus, kas ir šobrīd saglabāti datbāzē. Logot logi arī darbojās. Meklēšana ir parasts SQL vaicājums, laika vaicājums. Ar to var sameklēt rakstus. Šeit arī darbojās, parādās viss. Ir arī attēli. Tos arī parādīšu, kā ievietot. Tā, no sākuma parādīšu, kā uztaisīt rakstu. Tad šeit ir create PHP, šeit raksta virsrakstu, šeit raksta, kas arī būs tajā rakstā. Tās iekopēšu savu placeholder tekstu. Tā, tad aizšķiram līdz pašām beigām. Un kur ir tas raksts. Arī rādās datums, kad ir uztaisīts. Delete arī darbojās. No sākuma tiek pārjautāts, vai tiešām gribu izdzēst šo rakstu. Jā, tad es parādīšu edit. Edit var, modificēt rakstu. Var arī pievienot attēlu, kas ir saistīts ar šo rakstu. Tā kā uploadosim bash ikonu. Un šeit arī var redzēt, rādās arī tas attēls tieši. Attēls tiek saglabāts tajā uploads mapītē. Un, ja es, piemēram, uzrakstu šādi image, es it kā varu arī ielikt vienkārši tā attēla saiti. Un es varu uzlikt arī platumu attēlam. Tad es vēl varu ielikt arī vienkārši šo attēlu. Uzklikšķinā virsū. Šis skaitītos tagad tāds attēla panelīts. Viņš tikai rāda tos attēlus, kas ir saistīti ar šo rakstu. Tā saglabājam un arī rādās. Piemēram, mēs varam nomainīt tā platumu. Šito varam uzlikt uz 100. Galvenais ir ievērot to sintaksu, kā ierakst ir. Un jā. Tad pamēģināsim, piemēram, izdzēst. Es parādīšu no sākuma, ka tāds vispār pastāv. Tā ir šitas bash. Rādās arī, kad ir updatēts. Un tad, ja es, piemēram, izdzēsīšu ārā, ko var redzēt, arī nav vairāk tas raksts. Un tas raksts arī pazūd no datbāzes. Šeit arī būtu tā kā admins tabula. Šī būtu visi tie lietotāji. Vēl es biju domājis uztaisīt tādu kā roles tabulu, ka būtu arī administratori, kur ir arī ievietot jauns lietotājs, un būtu arī vienkārši tā kā editori, kur var tikai modificēt rakstus un veidot tos. Administratoram būtu visur piekļuvu, bet editoram nebūtu īsti visur. Viņš nevarētu uztaisīt jaunas lietotājs, un arī izdzēst lietotājs nevarētu. Jā, un tie attēli, kā tie attēli tiek piesaistīti caur šito tabulu, article images. Šeit tiek norādīts tas raksta ID, pie kura tiek piesaistīta bildes tā kā ceļš, un pēc to arī tiek meklēts. Ja sakrīt article ID ar ID no artiklas tabulas, tad tiek piesaistīts šitie attēli. Jā. Tas arī it kā viss.